Es visu mūžu esmu bijusi balta kā spoks. Un ģirtam ir daudz vasaras raibumu. Un beidzot tā diena ir pienākusi, un mēs būsim iedeguši kā maija saulītes. Paldies! Es esmu nedaudz kautrīga. Tu varbūt aizies iepazīties? Ejam. Wow! Čau! Kā tev sauc? Man sauc Marija. Marijas ielā. Pastāst varbūt, kas ir jādara cilvēkiem tiem, kas ir ienākuši no ielas un nekad nav bijuši solārijā. Tātad pirmkārt, kas ir jādara, jāuzrauda personu apliecinošs dokumenti, jo solārijas ir pieejams tikai no 18 gadiem. Santa, tas tev, jā? Tev jāparāda dokumenti. Yes! Kas tālāk? Nākošais mēs dodam aizpildīt 2 anketas. Viena ir par jūsu ādas veselību, un otrs ir par jūsu ādas tipu, lai mēs varētu noteikt, uz kuru solāriju jūs laist. Nu, iesim izpildīt anketas. Ejam. Esmu vecs. Pilngadīgs, jep. Tests numur 2. Tā, kāda man ir acu krāsa? 0 punkti. Punkts skaits. 10. Jūtīga. Veca. Nu, ģirtiņ. Tur ir mazais ģirtiņš iekšā. Nav? Nu, labi. Nē, esmu grūtniece. Nu, kādā krāsā man ir acis? Dabīgā matu krāsa. Es neizmantoju blīču. Daudz vai maz vasaras raibumu? Daudz. Tas ir daudz? Tad jau tev vispār ir tā kā miljons. 9. Jūtīgi beiba. Mēs aizpildījām anketas, parādījām savus dokumentus. Kas ir jādara tagad? Nākošais mēs ar tevi izvēlēsimies laiku, un cik jūs iesiet. Nav lielas izvēles, tā kā jūs abi esat ar jūtīgu ādu, jums ir 6 minūtes pašā maigākajā. Mums vismaz būs laiks randiņam pēc tam. Jūs jau redzat visus tos krēmus aiz muguras. Es vispār neko nesaprotu no tiem, bet Marija jau esot sauļojusies vairāk kā 10 gadus, tā kā viņa visu kaut ko mums izstāstīs. Ne, tā ir taisnība. Paskatieties, cik viņa labi izskatās. Krēmi ir daudz, viņi ir dažādi. Viņi ir dažādiem ādas tipiem, dažādām gaumēm, dažādām garšām. Jums, kā iesācējiem, vislabāk būtu akcerators. Tas ir iedeguma veicinātājs. Tāda izvēle. Nu, ejam! Subscribe to my channel.